Šis ir jaunais Volkswagen Transporter, Volkswagen komerc automašīnu klasika, taču šoreiz tas ir izstrādāts un ražots kopā ar sadarbības partneriem, kas tuvāk iepazīstoties ar automašīnu laikam izrādīsies iegūms. Turklāt šis eksemplārs ir unikāls divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tam ir visu riteņu piedziņa, jeb formošana. Otrakārt, tas ir Panamericana komplektācijā, kuru mēs vairāk vai mazāk pazīstam tikai no Amaroka. Volkswagen jauno Transporteru dēvē par labāko savā klasē. Maksimālais kravas telpas garums palielināts par 6 cm un garās bāzes modelī var iekraut par 3 metriem garākus priekšmetus. Attālums starp riteņarkām palielināts līdz 1,48 cm. Kravas ietilpība ir no 5,8 līdz 9 kubikmetriem, bet derīgā celtspēja pieaugusi no 1,2 līdz 1,33 tonām. Vēl iespaidīgāks ir kabīnes progress. Tā ir plašāka, komfortablāka, ērtāka un piesātināta maziem, bet noderīgiem sīkumiem. Iekšā viss ir kā daždien Volkswagenā. Volkswagen stūre, arī tie paneļi un plastmasiņi izskatās tādi pazīstami. Jaunums ir šie divi ekrāni, kur izvietojums, manuprāt, ir optimāls, tāpēc, ka tie ir tik augstu, cik vien iespējams, un vadītājiem tas būs parocīgi. Iedarbināšanas poga ir šeit, savukārt pārnesums. Tajā gadījumā jums ir automāts, un mums tāds ir, mēs slēdzam ar sviru zem stūres. Tikai tā nevis grozās, tā kā Volkswagen vieglajās automašīnās, bet ņemot vērā sadarbības partneru ieguldījumu, slēdz šādi drives uz leju un atpakaļ gaita uz augšu, un parkings galā. Pēc apraksta un izskata jaunais Volkswagen Transporter ir pietiekami pārliecinošs, taču kāds tas ir praktiskajā darbībā? To droši vien vislabāk varētu pateikt cilvēks, kurš ar Volkswagen komerc automašīnām ir sastapies dienu dienā un turklāt ne pirmo gadu. Mārtiņš Irmanis ir Sanitex atbalsta struktūrvienības BLS transporta un tehnikas eksploatācijas nodaļas vadītājs. Viņa pāraudzībā ir 340 vieglās un 150 kravas automašīnas, arī Volkswagen markas transporta līdzekļi. Jā, mums šāda koncepta mašīnas ir kaut kādas starp 25 gadam mazāka izmēra preces. Kādi ir galvenie kritēriji izvēloties komerc automašīnas? Mūsdienās mēs ļoti arī skatāmies uz to, lai šoferis jūtās ērti pie stūres. Bet tas galvenais jau, protams, ir tās finansiālās izmaksas. Volkswagen Transporter Panamericana varbūt nav labākais Excel draugs, jo kopā ar papildu aprīkojumu maksā teju 60 000 eiro. Taču šīs Volkswagen teicami demonstrē jaunās kabīnes iespējas, kas ir pieejams arī lētākiem transporteriem. Pie stūres sēdēt ir ērti, ekrāns liels, tas nozīmē, ka atpakaļskata kamera arī ir diezgan labi pārredzama. Pārnesumkārbas sviras pārcelšanās no paneļa uz stūri ir iegūms. Manuprāt, komerc transportā tā nav tāda populāra lieta, bet ļoti ērta ir šī automātiskā ātrumkārba. Daudz ērtāk, ka tas būtu kloķa veidā. Pie tam svira vairs neaizņem vietu panelī, un pats galvenais vairs nav vajadzīga viduskonsole vai te līdzīgs izvirzījums, kas liek aizņemt vietu kabīnē. Kā es te jūtos? Es jūtos šeit ļoti ērti, ar tādu mašīnu varētu strādāt. Jaunais Volkswagen Transporter tiek aprīkots ar 2 jaudu 2 litru dīzeļiem, taču tas būs pieejams arī kā lādējamais hibrīds un kā elektromobīlis. Riteņu bāze ir 3,1 vai 3,5 metri, kopējais garums attiecīgi 5,45 vai 5,58 metri. Tātad Transporter jebkurā gadījumā ir jūtami kompaktāks par Volkswagen Crafter. Viennozīmīgi tas ir pilsētvidē, it īpaši centrā, kur jāpiegādā preces ir veikaliņiem, tās vietas nav daudz. Protams, šāda izmēra mašīna tur ir daudz piemērotāka. Bet ko gan varētu pasākt ar ekskluzīvo Transporteru Panamericana? Līdz pat 19 colas lieli rati, LED gaismas un speciālā krāsa to padara, visai pamanāmu. Manuprāt, te varētu diezgan ērti ir uzņēmumi, kas piedāvā servis pakalpojumus, kā darbnīciņu uztaisīt. Manuprāt, tas ir kā viens variants.